Tu pat nevari iedomāties, cik tu gadā iztērē uz šīm lietām. Piemēram, tu 3 reizes nedēļā kaut kur braucot, iebrauc Viršos vai Staķikā un paņem kafiju. Tu zini, cik tas maksā? 468 eiro gadā. Sporta zāles abonements. Ir gandrīz visiem, daļa neiet vispār. Skatoties pēc vidējās mēneša abonementa summas, gadā tie sanāktu 480 eiro degviela. Šis cipars man īstenībā likās mazliet par mazu, bet iespējams man vienkārši ir neekonomiska mašīna. Vidēji latvietis gadā uz degvielu iztērē vairāk kā 1500 eiro. Un, protams, ka mūsu reitingā pirmo vietu aizņem smēķēšana. Tātad, ja katru dienu mēs nopērkam cigarešu paciņu, tad gadā, neieskaitot šķiltavas un sērkociņus, mēs iztērējam vairāk kā 1800 eiro. Tas ir tā kā lēta mašīna. Diezgan normāls ceļojums. Parēķini savus ikdienas izdevumus gada griezumā un ieraksti komentāros, kur tev aiziet visvairāk.